mums gandrīz katru dienu ienāk veikalā klients, no, varbūt katru dienu, ne katru otro vai trešo dienu, un kas vēlas nopirkt kādu elektrisko zobu birstu, tad mēs viņam rādām, mums ir, kur ir Philips zobu birsts, ir Oakley zobu birsts, un ieragot tās Oakley cenas vienmēr, ko viņas ir tik lēts, kaut kā baigi aizdomīgi. Un tiešām, ja mēs salīdzinām Oakley birstas, tad reku jau tādi modeļi, kuriem ir skāriņūtīgi ekrāna aplikācijas un visādi citādi zvaniņi un svilpīts, viņi maksā 30 eiro vai 39 eiro. Kamēr, ja mēs, piemēram, salīdzinām rekordu Philips, tad pat tādam vidējam modelim 125 eiro, tur nav skariņu jutīgo ekrānu, labi, viņam jau ir aplikācija, bet, nav visi tie sienas magnēti un visādas citādas features, un, jā, tā vienkārši ir, jo, tas nav nekāds noslēpums, viena no lielākajām daļām, ko sastāda zobirsts cena, ir tās zīmols. Attiecīgi, Oakley's ir jaunāks, ne tik ļoti zināms zīmols, tāpēc viņam tā cena ir stipri lētāka. Bet Oakley's pagaidām ir, vismaz man, vienīgā zināmā elektriskā zobirsta, kur dod nevis 2 gadu garantiju, bet 3 gadu garantiju pilnīgi jebkurai no viņu soniskajām zobirstēm. Jūs varat nopirkt pašu lētāko vai pašu dārgāko, viņām visām ir 3 gadu garantiju, un es esmu testējis šobrīd pilnīgi visas Oakley, pilnīgi visas Philips Sonicare zobirstas. Pēc sajūtām, manuprāt, viņas iztīra pilnīgi vienādi, un ja tas tīrīšanas rezultāts ir vienāds, tad kāpēc neņem kaut ko, kas maksā lētāk, bet kur iekšā ir daudz vairāk visādu foršu aksesuāru un features.